Es esmu Ēriks Dreibans, pavāru mājas saimnieks, pavārs. Protams, soli pa solim, viss iekārtot, attīstoties, sapratām, ka mums rodās dažādi atkritumi, kurus var vēl citi izmantot. Piemēram, ir no 30 šķīviem palikuši 5, mums restorānam vairs nedara, bet kādām mājās viņi vēl ļoti labi noderēs. Un līdz šim mēs to darījām dažādās WhatsApp grupās daloties. Un tā kā bija šāda iespēja pieteikt projektam, tad mēs pieteicājāmies, izveidojot tādu apmaiņas skapi, tāpatās arī kompostēšanas vietu, kurā var nākt līgatnieši un to visu darīt, mainīties ar lietām. Līgatnē, ja kādreiz bija papīra fabrika, kad viņi strādāja, viņi bija līgatnes sirds, kas vienoja visus, kur cilvēki tikās, izrunāja visus notikumus, iespējams arī mainījās ar kādām mantām. Un tad tā kā papīra fabrika tagad ir jaunatdzimšanas posmā, tad līgatnē nav tādas vietas. Un mēs ļoti ceram, ka pavāra mājas dārzs, tāpatās arī šis tīri laba projekts, kas jau iekļaujās pavāra mājas dārzā, veidot tās šūniņas, lai cilvēki apvienotos un iet uz kādu vienotu mērķi, lai līgatnē izveidotos kopiena, kurā ir pašpietiekama un attiecīgi arī līgatne ar to attīstās no pavāra mājas dārza un no kopienas skapja, cik sanāk 50 metru attālumā. Šovasar tika veikta zemes izlīdzināšana, labiekārtošana, uzliktas dobes, un pavasarī paredzēts uzlikt 2 siltumnīcas, kur tad tiks aicināti līgatnes iedzīvotāji, kuram ne visi dzīvo kādā privāta mājā vai rindu mājā, kur blakus dārzs ir, un kuram nav un grib savus tomātus, gurķus vai ko citu siltumnīcu audzēt, katram, atkarībā cik cilvēki pieteiksies, tiks iedalīti tik un tik metri, viņš varēs nākt uz siltumnīcu un stādīt savus tomātus, tāpatās arī dobes ņemt un audzēt garšaugus vai ko vēlās. Es ceru, ka tāds dārzs, tāds kopienas skaps, cilvēki sākot vairāk mainīties ar lietām, viens otrā varbūt vairāk ieklausīsies, pieņems kādu savādāku viedokli, vai pat nevajag pieņemt, uzklausīt iecietīgi citu viedokli un dzīvot paralēli. Un atkal, ja kāds atrod kaut ko sev noderīgu, tad droši to ņemt.